Čau, sen neredzēts. Prieks tikties tik unikālā objektā, kurā iespējams ir vēl neredzētas inovācijas, kuras tu man šodien parādīsi, ne? Protams, apstīsimies objektu, apstīsimies, kas foršs no mūsu risinājumiem ir izmantots un apstīsimies dabā, kāds īstās. Wow. Reizeknē es neko tādu neesmu redzējis. Es pat teiktu, ka Latvijā laikam tas būtu nav redzēts. Jā. Parasti lielās telpās, kur ir ūdens baseini, spā zonas, tur šos te trapus, šos ūdens novadīšanas risinājumus izmanto nedaudz savādākus. Viņi ir tikai mazi punktiņi, pa kuriem tas ūdens, teiksim, noteka. Bet šajā gadījumā, kad ir liels plašums, ir nepieciešams daudz šādu risinājumu. Un tāpēc, lai neveidotu šos te mazos punktus pa visu telpu, tiek izmantoti, kā tu redzi, līnijveida ūdens novadīšanas risinājumi ar minimālu spraugu, lai tur neiesprūst pirksti cilvēku un lai viņi būtu maksimāli nemanāmi. Droši un diskrēti, arī estētiski izskatās. Kas mums ir pa plusiem tieši šādam dizainam un šādai noteku risinājumu variantam? Viens no, laikam, svarīgākajiem būtu šīs te slīpuma veidošana, krituma veidošana. Kā vēl viens arī pluss ir izvadu skaits. Teiksim, ja mums būtu mazie punktveida trapi, mums būtu jāpievieno caurules katram viņam un zem grīdas būtu zirnekļu tīkls ar caurulēm. Tad šajā gadījumā ir līnijveida risinājums, garš traps un tas izvads var būt tikai viens. Tas ir krietni vienkāršāk izdarāms. Vēl to, ko mēs varbūt neredzam, zem flīzēm ir flīžu līme, zem flīžu līmes mums ir hidroizolācija, tad risinājums, lai viņš būtu ilgmūžīgs un lai viņš spētu nodrošināt šo te izturību pret ķīmijas reaģentiem, ko izmanto uzkopšanas laikā, tad viņš ir veidots no nerūsoša tērauda. Šīs spraugas tomēr ir samērā šauras un nelielas, viņas spēj to ūdeni savākt. Tev taisnība. Tā sprauga, ko mēs redzam, ir praktiski nepamanāma, bet tas, kas slēpjas apakšā, ir kanāls ar samērā lielu tilpumu. Viņš var būt līdz pat 12 cm dziļumā, un viņš nosacīt tā kā cauruli vēl ar apakšā. Tāpēc šis kanāls, viņš vizuāli varbūt tu viņu neredzi, ka viņš ir iespaidīgs, jā, bet apakšā slēpjas aizberga neredzamā daļa. Kā aizbergs. Jā. Tātad spā, privātmājas, kur vēl var izmantot šo tehnoloģiju? Spraugveida kanāls diezgan bieži izmanto arī kā atdalošo barjeru atdalu. Tā kā viņš sadala divas zonas, ir, teiksim, mitrā telpa un sausā telpa. Un viņu iestrādā ieejas mezglā, pieejas, teiksim, tieši sliekšņa. Un tas garantē to, ka mitrums no vienas telpas netiek otrā telpā. Attiecīgi viņš tā kā barjeru ūdenim. Mēs esam atnākuši uz dušu, un šeit ir nepieciešams kaut kas jaudīgāks. Tieši tāpēc mums nepieciešami dušas trapi, kas spēj šo ūdeni savākt. Attiecīgi, kā mēs redzam, ir diezgan plata reste. Zem šīs restes atkal ir neredzamā daļa, kur ir traps ar lielāku tilpumu savu. Un reste šajā gadījumā, manuprāt, tas ir tāds mans personiskais varbūt uzskats, ir foršs risinājums, kad tiek izmantota flīzētā reste. Mēs notīram, nomazgājam flīzi no virspuses, izskalojam trapu un, principā, dušas kanāls atkal ir gatavs lietošanai. Tad vieglāk kopt? Vieglāk kopt, jā, viennozīmīgi. Šis ir viens no foršākiem risinājumiem. Apstīsimies vēl vienu niansi par restēm. Reste ieflīzējama, bet viņai šie te stiprinājumi, kas ir, viņai ir no nerūsoša tērauda, kas attiecīgi nozīmē, ka viņa būs ilgmūžīga. Esam paījuši praktiski visur. Tagad mēs esam vannas istabā. Diezgan tāds populārs pēdējā laikā risinājums ir vinila segums, vinila grīdas segums. Un katram grīdas segumam ir nepieciešams pielāgot savu trapu, lai grīdas segums un traps, lai viņi būtu savā starpā, teiksim, draudzētos un lai viņus varētu savienot. Tu nevari vienu trapu, kas ir paredzēts, teiksim, flīžu grīdē, tu nevari viņus izmantot vinila grīdas segumam. Tieši tāpēc šeit ir viss pārdomāts līdz mazākai detaļai, un tur, kur ir vinila grīdas segums, mums ir trapi, kas ir paredzēti tieši vinila grīdas segumam. Tas, ko mēs redzam, ir flancis, un zem viņa
paiet, ja tā teiksim, var pateikt, jā. Zem viņa atrodas vinila segums. Un ar šī flanšu palīdzību viņš tiek mehāniski piestiprināts, un tas nodrošina ūdens necaurlaidīgu savienojumu. Un nepieciešams gadījumā restīti noņemam, iztīram un atliekam atpakaļ. Un atliek tikai piespēlēt. Iesim pastīsimies, kas notiek pirtiņā. Jā, iesim pirtī. Pirtī tur mūs izārstēs. Lūdzu, ser, lūdzu. Paldies. Kā tu pēdējo reizi esi gājis pirtī ar ķiveri? Ļoti sen. Droši pirmajā vietā. Runājot par mūsu risinājumiem pirts telpā, šeit, sēžot uz lāviņas, mēs viņus neredzam. Ļoti diskrēti, tā ka vispār neredzam, tiešām. Vispār neredzam. Trapiem viena no svarīgākajiem īpašībām ir caurplūde. Attiecīgi, cik lielu ūdens apjomu viņš spēj, ja tā var teikt, norīt, novadīt. Un tas ir viens no būtiskākajiem parametriem. Teiksim, lai tā telpa nepaliek mitra, lai viņš spētu funkcionēt, tad jāstāv šī caurplūde. Parasti litros sekundē viņa ir definēta. Un tad šiem trapiem viņi ir aptuveni virs litra sekundē. Kas, pirts telpā tas ir vairāk kā nepieciešama. Jā. Paldies tev par šo ekskursiju. Paldies, ka atbrauc. Es domāju, ne tikai es, bet arī speciālisti uzzināja daudz ko jaunu par tavām iekārtām. Šodien mēs apskatījām to, kas atrodas spa zonā. Es ceru, ka drīzumā tiks piebūvēta arī viesnīca, un es aicināšu tev atkal. Lai top, paldies!